Draudzīgās apses paveidu, kas spēj producēt teju vai dienvidu eikaliptu cienīgus koksnes apjomus ļoti īsā laika periodā. Mēs varam 7 gados nonākt pat līdz 250 kubikmetriem koksnes. Tas ir apjoms, kas priežu mežos, parasti tradicionāli audzētos priežu mežos izauga kādus 80 gadu laikā. Saprotams, ka tie izmeši ir daudz mazāk nekā salīdzinot ar fosilo kurināmo. Ja? Bet tāpat neviens sadegšanas process nav bez noteikts emisijas. Ja? Un šā vai tā tās piesārņojošās vielas nonāks atmosfērā. Latvijas zinātnieki piedalās arī kodolsintēzes reaktoru radīšanā. Šajā grandiozajā projektā iesaistīti zinātnieki gan no Eiropas, gan citām pasaules valstīm, un eksperimentālais reaktors tiek būvēts Francijas pilsētā Kadarašā. Kodolsintēzes reakcija ir reakcija, kas norisinās arī uz Saules un citām zvaigznēm un nodrošina to degšanu. Kodolsintēzes reaktorā, atšķirībā no tradicionālajiem atomreaktoriem, netiek saražot bīstami atkritumi. Iedomājieties tikai automobīļi ar ūdeņraža dzinējiem un apkuri no kodola sintēzes reaktoriem. Šie intriģējošie nākotnes izgudrojumi, alternatīvās enerģijas avoti, pagaidām, diemžēl, tie vēl ir tuvāks vai tālāks nākotnes jautājums. Bet tas nenozīmē, ka mums ir vienkārši jāsēž un jāgaida un jācer, ka mēs būsim sagaidījuši izgudrojumus līdz tam mirklim, kad vēl nebūs par vēlu. Ir neskaitāms mazās lietas, ko mēs varam sākt darīt jau šodien, tādējādi palīdzot gan sev, gan savai planētai. Lai noskaidrotu, cik daudz oglekļa dioksīdu man 4 cilvēku ģimene saražo 1 gadu laikā, esmu internetā atvērs CO2 kalkulātoru. Mēs gadā patērējam 2500 kWh elektroenerģijas un 12 000 litru gāzes. Tas kopā mums saražo gan arī 4,9 tonnas CO2. Un vēl mēs braucam ar Volkswagen aptuveni 25 000 km gadā ar vidējo patēriņu aptuveni 7 litri dīzeļdegvielas uz 100 km. Tas mums dod 4,6 tonnas CO2. Un tad kopumā mūsu ģimenei gadā tas sanāk gandrīz 9,5 tonnas CO2. Katrs Eiropas iedzīvotājs gadā vidēji rada 11 tonnas siltumnīcas efektu izraisošo gāzu. Lielākā daļa no tām rodas mūsu mājās un darbvietās. 70% CO2 rodas no apkures, 14% sildot ūdeni, 12% lietojot apgaismojumu un citas elektroierīces. Ir daudz veidu, kā mēs varam taupīt enerģiju un samazināt oglekļa dioksīda izmešus. Turklāt, mēs šo to lietas labā varam darīt arī neizejot no mājas. Izraujiet no kontakta elektroierīces, kuras jūs neizmantojat, jo televizors, ja nav pilnībā izslēgts, turpina izmantot elektroenerģiju. Šādi snaudošās elektroierīces parasti jūs rēķinu palielinās par apmēram 5%, bet ja elektroierīču jūs mājās ir īpaši daudz, tad šādi nelietderīgie zudumi var būt arī visi 15%. Saudzēt vidi jūs varat arī, piemēram, apmaksājot rēķinus internetā. Tā jums nebūs jādarbina transporta līdzekļi tam, lai pārvietotos uz pilsētu. Rēķinieties ar to, ka transporta līdzekļi saražo aptuveni 1/10 daļu no mūsu visu CO2. Un apmaksājot rēķinus internetā, atsakoties no kvītīm un čekiem, ietaupīsies liels daudzums papīra. Kad esat ticis galā ar rēķiniem, tad slēdziet ārā datoru. Amerikāņi ir aprēķinājuši, ka viņi varētu taisīt ciet vesels 8 lielas elektrostacijas, ja vien visas valsts neatstātu dators ieslēgts bez mazākās vajadzības. Izslēdziet datoru, ietaupiet naudu. Savus elektrības rēķinus jūs varat samazināt arī nomainot kvēlspuldzes pret energoekonomiskajām lampiņām. Piemēram, ja jūs istabas apgaismošanai izmantojat tādu apmēram 100-vatīgu kvēlspuldzi, tad tādu pašu efektu jūs panāksiet arī 20-vatīgu energoekonomisko spuldzīti. Un elektrības rēķins, protams, ka būs 5 reizes mazāks. Ja visi eiropieši pāriet tikai uz energoekonomiskajām lampiņām, tad mūsu kontinenta CO2 izmeši samazinātos par 60%. Jūs varbūt neticēsiet, bet cīnīties ar globālo sasilšanu mēs varam arī mainot savus ēšanas paradumus, piemēram, patērējot mazāk gaļas.
Lieta tāda, ka zāle, nokļūstot mājdzīvnieku kuņģos, rada ne tikai gaļu un taukus, bet arī caur zārnu traktu lielu daudzumu metāna gāzes. Un metāna gāze, kā zināms, ir viena no tām gāzēm, kas rada siltumnīcas efektu. Tā kā arī mūsu ēšanas ieradumi ir sakarā ar apkārtējo vidi. Auto izplūdes gāzes, kā mēs to zinām, ir viens no lielākajiem atmosfēras piesārņotājiem, tāpēc arī mēs kā autobraucēji varam daudz ko darīt lietas labā. Piemēram, ja nu vien iespējams, tad brauciet uz pilsētu nevis vienatnē un katrs ar savu auto, bet visi kopā vienā mašīnā. Un vēl kāds piemērs. Ja jūs būvējat māju, tad ir vērts padomāt par to, vai jūs to būvējat no koka vai no cementa un betona materiāliem. Jo, piemēram, šādas koka mājas izgatavošanai tiek patērēts 4 reizes mazāk enerģijas nekā līdzvērtīgas mūra mājas uzbūvēšanai. Latvijā vispār ir ļoti piemērota apstākļi tam, lai mēs savas mājas būvētu tieši no koka. Jo mūsu klimata zonā meži atjaunojas salīdzinoši ātri. Un ja meži tiek pareizi izcirsti, tad dabai nekāds kaitējums netiek nodarīts. Koks absorbē CO2, bet to viņš dara intensīvi tikai tad, kad viņš aug. Tad, kad viņš apstājās tie 100-120 un normāli priedēji un eglēji, gadi, viņš jau vairs neabsorbē. Ja? Tātad viņa ir jau krātuva, gatava krātuva, kuru var izmantot savādāk. Gan galds, pie kā mēs sēžam, koka galds, gan krēsli, uz kuriem mēs sēžam, koka krēsli, gan grīda, pa ko mēs staigājam, gan logi, durvis. Viss tas ir ogleklis, kurš ir noķerts koksnē. Viņš ir paņemts no atmosfēras, noķerts koksnē un nav palaists atpakaļ atmosfērā, bet ir izmantots cilvēku vajadzību apmierināšanai. Ar šādu filozofiju es domāju, ka mēs varam deponēt, ja izņemt no aprites ļoti ievērojamu oglekļu daudzumu. CO2 izmešus mēs veicinām arī netieši, iegādājoties dažādas preces, kur ražošanā ir patērēta enerģija. Jo vairāk pērkam, jo vairāk veicinām ražošanu un planētas piesārņošanu ar siltumnīcas efektu izraisošajām gāzēm. Pirmais jau ir tas, ko mēs paši esam radījuši, šo te bezgalīgo patēriņa kultu visos iespējamos līmeņos. Varbūt, ka piemēram, katrs var apņemties, ka viņš mobilo telefonu maina reizi 3 gados, nevis reizi pusgadā vai pat 3 mēnešiem. Cik mēs ietaupīsim dažādas materiālus? Viss jau tā rūpniecība jau strādā dēļ mums, lai mēs varētu pirkt un vēl vairāk pirkt. Un viss tās vidas problēmas, par ko mēs runājam, nu jā, viņi Ķīnā vai tur Āzijā nerisina vidas problēmas un tā tālāk. Īstenībā mēs jau esam tie, kas ar savu ķīniešu rotaļlietu vai krekliņu radam tās vidas problēmas tur. Например, та же мода, да, когда вот каждый год гонит то, что вчера был желтый, сегодня красный, завтра синий. Значит, у тебя есть хорошая желтая майка, ты ее должен выкинуть, купить красную, да. То есть я против этого, да, я за то, что вещи должны носиться столько, сколько они могут носиться, а не так, что вот надо гнаться за модой, и поэтому я каждых полгода меняю гардероб, это все выбрасываю. Nu, man liekas, drusku smieklīgi, ja mēs paši sevi aģitēsim tur kaut kur ietaupīt ar kaut kādiem ļoti maziem sīkumiem sadzīvē, bet vienlaicīgi mēs valstiski atbalstīsim lielas ražotnes, kas kūpinās liels dūmeņus. Jo tā būs tāda liekulība un patiesībā absurds, jo beig galā šī valsts vai šī sabiedrība kopumā neko neietekmēs. Es tik tiešām neticu, ka mēs varēsim darīt patērētāju līmenī, kas un kā mums ienāk prātā, bet tajā pašā laikā spēsim radīt pret vidi atbildīgu valsti ar pret vidi atbildīgu politiku. Es domāju, ka tomēr šī cīņa par vidas aizsardzību, par dabas aizsardzību, galu galā arī par globālo sasilšanu un par mūsu pasaules nākotni, šī cīņa vispirms ir jāizcīna katram pašam sevi. Если нам всем взяться за руки, да, и мы все это делаем, то это большая масса, сколько у нас людей, и мы все это делаем. Это зависит от нас, это делаем мы. Katra mūsu padarītais labais darbiņš summējas kaut kādā veidā, lai veiktu tā saucamo sabiedrisko pasūtījumu. Un ja mums būs vienalga, un mēs gaidīsim uz kādu tēvoci Semu, vai tēvoci Jāni, vai tēvoci Ivanu, nekas nenotiks vienkārši. Tā kā ļoti svarīgi ir šīs mazās lietas. Jo vairāk mēs pērkam un patērējam, jo radām vairāk atkritumu. Atkritumi ir viena no lielākajām problēmām pasaulē, kas veicina globālo sasilšanu. Es pats biju šokēts uzzinot faktu, ka, lai saražotu vienu
vienība, piemēram, viena dzelzceļa vagona gatavās produkcijas, kas nonāk līdz patērētājiem, tiek saražoti 32 atkritumu vagoni, analogu vagoni ar dažādu veidu atkritumiem un blakus produktiem. Atkritumu ražošanā arī tiek izmantota enerģija un planētas resursi. Taču bieži vien tās ir lietas, kuras mums ir maz nepieciešamas. Piemēram, iepakojums, kas jau drīz pēc preces iegādes tiek izmests. Latvijā ik gadu rodas apmēram 600 līdz 700 tūkstoši tonu sadzīves atkritumu, no kuriem 70% rada iedzīvotāji. Gandrīz trešā daļa no tā ir iepakojums. Katrs no mums gadā izmet aptuveni 58 kg iepakojumu. Tātad tik daudz izlietotās enerģijas un resursus mēs vienkārši izmetam atkritumos. Ko darīt? Lielāko daļu preču taču nav iespējams iegādāties bez iepakojuma, bet viens no veidiem, kā mazināt atkritumu ietekmi uz vidi, ir tos pārstrādāt. Tā ietaupās gan resursi, gan enerģiju. Labs piemērs ir stikls, kur, ja stikla pudele ražo no stikla lauskām, tad ir būtiski mazāks enerģijas patēriņš nekā, ja stiklu ražo no kvarca smiltīm un attiecīgiem pirmotnējiem resursiem. Lūk, visparastākās plastmasas pudeles, kuras mēs nevērīgi izmetam atkritumos. Tās ražo no naftas produktiem. Ja mēs pudeles izmetam nešķirotas kopā ar citām sadzīves drazām, tās nonāk atkritumu poligonā, un to lietošanas cikls ir beidzies uz visiem laikiem. Bet pudeles, kas savāktas atsevišķā konteinerī, pēc tam vēlreiz sašķirotas un sapakotas, var pārstrādāt. No tām Latvijas pašvaldībām, kuras nodrošina atkritumu šķirošanu, plastmasas pudeles nonāk Jelgavas pārstrādes rūpnīcā. Šeit gada laikā var pārstrādāt tik daudz pudeļu, ka ar tām varētu noklāt futbola laukumu, izveidojot 5 metrus biezu slāni. Tas nozīmē, ja iedzīvotājs šķiro atkritumus, ja šie atkritumi tiek pārstrādāti, mēs pirmkārt ietaupām enerģiju, un otrkārt mēs vienkārši pietaupām vietu dabā, kas netiek aizņemta ar atkritumiem, kur noārdās pat ne 100, pat ne 1000, bet vairāk tūkstošu gadu laikā. Vispirms no pudelēm tiek izgatavotas pārslas. No tām tālāk var izgatavot gan jaunas pudeles, gan citas lietas, piemēram, tekstila šķiedru. No 27 plastmasas pudelēm var izgatavot pietiekams šķiedras, piemēram, vienam džemperim. Pārstrādātos PET atkritumus var izmantot arī kā saistvielu ceļu segumos. Plastmasas pudeles var arī pārvērst atpakaļ naftas produktos, piemēram, smērvielās. Tāpat var pārstrādāt papīru. Lai saražotu papīru no makulatūras, nepieciešama tikai 60% enerģijas un tikai puse no tā ūdens daudzuma, kas vajadzīgs papīra ražošanai no pirmreizējās celulozes. Diemžēl Latvijā lielākā daļa pašvaldību nenodrošina atkritumu šķirošanu, tādējādi veicinot vides piesārņošanu. Tūkstošiem tonu atkritumu nesašķirotā veidā nonāk atkritumu poligonos. Ne tikai Latvijas valsts, bet arī Latvijas atkritumu galvaspilsēta ir Rīga. Nebija jau lielākas muļķības Latvijā, ko varēja izdarīt attiecībā uz iepakojumu, kā ieviest tetrapakas. Jo tetrapaka nav reciklizējama. Viņi ir papīra plus polimēra pārklājuma tāds veidojums, ko nevar atdalīt pēc tam vienu no otru. Līdz ar to gan tas papīrs ir pagalām, gan tā plastmas pagalām. Tā kā pēc likuma nevar aizliegt kādu materiālu lietošanu, tad, piemēram, patērētāji Zviedrijā vienojās, ka viņi nepirks neko, kas ir iesaiņots polivinilklorīdā. Tās ir rotaļlietas, tās ir dažādas citas specifiskas lietas. Ir tāds blister iepakojums, ko parasti piekar kaut kur stendā, un viena puse ir kartons, otra puse ir tāds uzspiests. Tad tie parasti ir no polivinilklorīda, mēdza būt agrāk. Bet tā kā pircēji Zviedrijā bija vienojušies, ka viņi tādas iepakojumus nepērk, tad vienkārši ražotāji bija spiesti sākt ražot ko citu. Un neskaitāmas tonnas atkritumu Latvijā nenonāk pat tik tālu kā atkritumu izgāstuvēs, bet tieši vidē – mežos, ceļmalās, pie upēm un ezeriem. Я бегаю по лесу, вдоль моря, и я на самом деле вижу залежи грязи, которые меня порой шокируют. Да? То есть, что люди выбрасывают, и то есть, как бы убивает ситуация в том, что люди считают, если никто не видит, то я могу бросить, я могу оставить. Да? Ja es redzu nomestu papīru vai
tukšpūdo, pirmais, ko es daru, es viņu paceļu. Cenšos nogādāt atkritumu tvertnē vai urnā, kas tur ir. Я нисколько, например, не стесняюсь поднять какие-то пакеты, бутылки на пляже, да, потому что там играют наши дети. Ja no mums pašiem jau viss sākās. Ir kāds, kas nomet. Tas, protams, ir slikti, bet vēl sliktāk ir, kas iet garām un nepaceļ šos atkritumus, ja, un neuzlabo to vidi. Un es domāju, ka to mēs varam katrs darīt, jebkura akcija, vākt atkritumus gan mežos, gan ceļmalām. Tā ir atbalstāma akcija. Vāksim tik ilgi, kamēr cilvēki piekritīs viedoklim, kad labāk ir nemest zemē, bet utilizēt tur, kur tas ir paredzēts. Paraugieties lūdzu uz šo atkritumu kalnu gandrīz pašā Rīgas centrā. Par to nav atbildīgi ne Amerikas valdība, nekādi abstrakti ķīniešu industriālisti. Par to esam atbildīgi mēs visi un faktiski katrs no mums. Lai dzīve uz mūsu planētas kļūtu labāk un tīrāk, mums nav jāsāk ar to, ka mēs skatāmies kaut kur tālumā. Mums jāsāk ar to, ka mēs skatāmies, kas notiek mums deguna priekšā. Dzīve uz mūsu planētas nebūs spoža. Mēs nesāksim domāt par vienkāršajām lietām, par savu dzīvesveidu, par saviem ieradumiem, par savu atbildību. Mēs nezinām, cik tuvu vai tālu mēs esam no tās trauslās robežas, no kuras atpakaļ pagriezties vairs nebūs iespējams, no tās robežas, pēc kuras sāksies neatgriezeniskas klimata izmaiņas, kurām mēs vairs nebūsim spējīgi piemēroties. Un tad, protams, jautājums vairs nebūs par to, ka mūsu vide ir piegružota, bet par cilvēku sugas turpmāku eksistenci. Bet varbūt mēs tomēr spēsim mainīties. Problēmas būtība ir sociāla problēma, jo viss jau nāk no šejienes, no smadzenēm. Tas ir mūsu mūsu attieksmes, mūsu domāšanas, mūsu izpratnes jautājums. Cilvēks jau ir pietiekami gudra un pašsaglabāšanās instinkts jau arī dzīvībā ir tik augsts, ka tās gudrās lietas tiks atrastas un galu galā ar lielākiem vai mazākiem zaudējumiem jau cilvēks izdzīvos. Jautājums tikai, cik mēs gribam par to maksāt, cik šie zaudējumi būs lieli un kuras zemeslodes daļas cietīs vai necietīs vairāk. Nav situācija, ka mums nebūtu alternatīvas, bet es teikšu godīgi, es neticu, ka cilvēki izvēlēsies šo ceļu, jo mums tomēr kaut kur ļoti daudziem sēž iekšā šī paradigma pēc manas kaut vai ūdens plūdu, bet padomāsim par saviem bērniem un mazbērniem. Viņi izdzīvos līdz šī gadsimta beigām, un viņiem ar šīm problēmām iespējams būs jau jāsaduras. Mēs neesam nekad audzinājuši savu jauno paudzi tik smagu, tik radikālu diskusiju apstākļos. Mēs neesam nekad audzinājuši savu jauno paudzi apstākļos, kad pašiem vecākiem, pašiem senioriem īsti nav skaidrs, ar ko tas viss beigsies. Mūsu bērni to visu redz, viņi visu to akumulē sevī, un viņi, es domāju, ka būs gatavi pieiet daudz radikālākiem instrumentiem un paņēmieniem, daudz atbildīgākiem risinājumiem, nekā pat būt savā alkatībā gatavi to darīt mēs paši.